Čau mūsu vlogmas 8. dienā. Mēs jau esam pāri pusei no mūsu vlogmasiem. Es zinu, ka jūs gribat no mums arī vairāk vlogus, nevis tikai tādus video, kuriem ir tēmas, bet mēs apsolam, ka nākamais vlogmas būs. Bet jā, sāksim ar jautājumiem. Paldies tiem, kas uzdeva. Šoreiz nebija posts, bet bija story vienkārši 2 dienas pēc kārtas, un mums bija iespēja uzdot. Tā kā, ja tu nesako mūsu TikTokā, noteikti piesako un future Q&A un visās citās padarīšanās jūs varēsiet piedalīties. Jā. Pirmais jautājums. Vai meitiņai beigās nolēmāt, kas ir krustāvis? Jā. Jā. To, protams, beigās es izdomāju, jo Mareks tā arī nekad nevarēja izdomāt. Un, Nē, bet es prasīju savam vienam draugam, viņš teica, ka viņš negrib, jo viņš ir citam krustāvis. Un... Jā, un tad krustāvis ir... Krusmātes draugs. Jā, Auroras krustāvis ir krusmātes Elises draugs. Kārls. Kā jūs domājat pavadīt šos Ziemassvētkus? Mēs šos Ziemassvētkus domājam pavadīt ar manu ģimeni. Jā, pa mājām, pa lielām. Nu jā, bet es nezinu nevienu cilvēku, kurš svinētu Ziemassvētkus tusējot vai kaut kur ārā. Visiem ir vakariņas un dāvanas un kaut kādas spēles mājās, nav? Nu. Tie ir tādi ģimeniski svētki, man liekas. Jā, mēs svinēsim ar manu ģimeni, tāpēc es nezinu, vai jūs vispār kaut ko no mūsu Ziemassvētkiem redzēsiet. Bet varbūt kaut ko drusciņu. Arī par svētku tematiku, kāda ir jūsu mīļākie svētki? Kāda ir tavu mīļākie svētki? Nu, gan jau, ka Ziemassvētki. Vēl tikai sniegi prasās rītīgi. Bet tā, gan jau, ka Ziemassvētki. Kas tev ir mīļākie svētki? Man mīļākie svētki nozīmīgi 100% ir Līgo un Jāņi Miltos svētkus, jo man ģimeni ir ieaudzinājuši manī tradīciju. Mēs braucam uz mežu vai tādā veidā un svinam prom no visiem un ļoti patīk 10 no 10. Nākamais jautājums ir, vai plānojat doties kopā kādā ceļojumā? Plānot mēs plānojam. Mums vienkārši naudu jāsasejo. Nē, mēs tagad plānojam, mēs jau skatījāmies biļetes un visu pārējo. Mēs arī domājam vispār tagad par pašu galamērķi, jo mums ir vairāk tie varianti. Jā, bet nākamgad, 26. gadā mēs stabilu gribam kaut kur aizmaukt, jo Aurora arī nav pa brīvo, labi, tur 25 eiro, bet, stil tas ir baigi lēti, bet tur arī baigi jāsadomā viss tās mantas, ar Aurora tādā ziņā. Tas noteikti būs izaicinājums, bet... Bet tā mēs plānojam, jā. Jā, nākamgad noteikti būs kāds ceļojums, cerams vairāki. Cik man ir karsti. Mums virtuvē zem galda ir radiators un tagad vienkārši no apakšas karstu mākonis nāk virsū. Nākamais jautājums. Kur meitiņa gulēs, kad izaugs? Un tā kā gan jau savā istabā, tur, kur mums tagad ir viesistabā. Vai arī mēs pārvācamies? Nu jā, tas vispār būtu tāds. Mēs māli gribētu nākotnē. Bet gan jau, ka tas nebūs tik ātri. Bet tā mēs domājam mūsu viesistabu pārtaisīt par meitas istabu. Bet es ceru, ka tas nebūs jādara un mēs pārvāksimies. Kā jūs pielāgojaties dzīvei ar bērnu un kā ir būt jauniem vecākiem? Lūdzu, pirmais. Kā mēs pielāgojamies? Es nezinu. Es daru to, ko man nevienliek darīt. Es nezinu, nav jālasa. Es negribu izklausīties kā tikheads, bet man šķiet, ka Marekam nekas nemainās. Viņam ir viņa vecā dzīve, viņš grib kaut kur, viņš iet kaut kur. Viņš dara, ko viņš grib. Viņš, protams, man pajautā un visu saskaņo ar manīm, bet tā pa lielam viņam viss paliek tāpat kā ir. Es pielāgoju savu dzīvi. Es nemelošu, tas ir grūti. Īpaši tagad, kad Aurora ir slima, jo viņa ir saķērusi kaut kādu mistisko vīrusu, ar ko mēs cīnamies un ņemamies. Un, jā, temperatūra nebija random. Temperatūra pārvērtās citiem simptomiem un viņai ir vīrus. Un jā, tāpēc es teiktu, ka vecākošana ir ļoti stresaina padarīšana. Vismaz priekš manīm cilvēku, kurš streso ļoti daudz par visu. Es nestresoju tik daudz, bet tāpat tās ir grūti. Un kā ir būt jauniem vecākiem? Jo tas ir stresaini. Priekš manīm tas ir vienkārši stresaini. Tāpēc, ka viss ir jauns un es stresoju arvien vairāk. Kā jums iet ar meitiņu? Kā jūs jūtaties? Vai neesat noguruši? Un jūsu meitiņa ir super. Paldies par komplimentu Auroriņai. Es jūtos labi. Vlogmas laikā nogurusi, bet tā labi. Un kā jums iet ar meitiņu? Es teiktu, ka labi. Pašlaik viņai tas tāds jau bišķi grūtāk, bet tā. Nu jā, tagad ir vīrus un tagad ir saslimšana un ir daudz stresaināk un
grūtāk, jo viņai vajag daudz vairāk uzmanību. Tā kā man tāds sajūta, ka es redzēju TikToku par šito, un es šobrīd tieši tā jūtos, ka mums ar Auroru nebūtu pārgriezta nabas saite. Visur, kur es eju, viņa man seko līdzi. Visur, kur es esmu 5 centimetru attālumā jābūt viņai, es stāvu, viņa man pie kājām turās. Un ja nē, tad viņa brēc. Jā, tāpēc... Tad galīgi nav labi. Ir grūti, bet izvesaļosies, un tad jau atkal paliks vieglāk. Un tas strādā tikai ar Eviju. Man viņa vispār neseko. Viņa grib tikai Eviju reāli. Vai jūs gribētu vēl vienu meitu vai puiku? Mēs gribētu puiku stabilu. Nu, es priecātos arī būt meitene, bet... Bet es gribētu puiku. Es nezinu, kas ir jādara. Jā, ja jums ir tips and tricks, kā dabūt puiku, ierakstiet komentārā. Bet nu jā, puisīti. Lai ir tā izlīdzinoši. Jā. Un es esmu rakstījis Instagramā, un visur citur kaudzināt meiti ir daudz stresaināk un grūtāk nekā puika. Bet es vienkārši gribētu puisīt. Tā kā... Kurš vairāk izliekas, kad guļ, kad mazulis raud? Man šķiet, ka šeit neviens neizliekās. Mareks vienkārši nedzird, un viņš patiešām guļ. Nu, panāktīm, jā. Pa dienu? Pa dienu es neesmu mājās. What was that? Kurš ir romantiskāks? Stabila Mareks, jā. Stabilais. Tas easy atbild. Stabila Mareks. Kurš vairāk... Stabila Evija. Kurš vairāk apvainojas? Stabila Evija. Kāpēc tā? Es nezinu, kāpēc tā. Es vienkārši izrādu, kad es apvainojos. Tad, kad Mareks apvainojās, tad viņš teikā tāds... Bet jautājums ir, kurš vairāk apvainojās? Un tad es viņai prasīju kārtībā? Jā. Kurš biežāk kavē? Stabila Evija. Stabili, nu. Man liekas, ka mums ir kaut kas ieplānots ar Eviju. Mēs nekad neieradīsimies laikā. Un nākamreiz es teikšu, kad vajag ātrāk sākt taisīties vai kaut ko, tāpat mēs nokavēsim. Bet man liekas, tā nav taisnība. Es esmu tas cilvēks, kurš streso par kavēšanu, tāpēc es nekad nekavēju. Bet nav. Kavē vienmēr ir tie cilvēki, ar kuriem mēs kaut ko esam sarunājuši. Nu jā, Elis un Kārlis var kavēt. Tie arī insane kavē vienkārši. Elis vienkārši savu kavēšanu ir paņēmusi no savas ģimenes vadīgās. Bet stil, biežāk tu kavē. Mēs kavējām dēļ tevis, basically. Man liekas, ka mēs nekad neko neesam nokavējuši, es nezinu. Ko tad? Tur jā, pavasars skrēja līdz ģimenes ārstiem un kur tik nē. Tas vēl ir citos logos ir redzams. Bet es neko neesmu nokavējusi. Es steidzos, bet es nenokavēju. Kas tavās attiecībās liek justies visdrošāk, ja cilvēks runā? Nauda. Attiecība. No. Marekam man šeit visu dienu un nakti 24/7 prātu nodarbina nauda. Kā dabūt naudu, kur izlietot naudu, ko nopirkt, ko ietaupīt un viss šitas uz riņķi. Bet kādam to vajag darīt? Evija man liek justies droši. Kādā veidā? Nu, vienkārši. Jā, man liek justies droši runāšana. Ja cilvēks runā. Ja nerunā īsti, tad es saprotu, kas nav ritīgi. Kas tavā partnerī ir mainījies kopš bērniņa piedzimšanas. Es nezinu, kas Marekā ir mainījies, man šeit vajag nekas. Jā, nekas. Bet jā, es nezinu, man liekas, ka vajag nekas tā nav mainījies. Paga. Bet tā kā nopietni, vai tikai video ietvaros nav nekas mainījies? Nē, kas ir tā pašā laiks, ka tev ir kaut kas ir mainījies? Tas, kad ir bērns mājās, viņai jārūpējās par vēl kādu, bet tā kā īpašības ziņā, nē, es neteiktu, ka kaut kas ir mainījies. Kā jūs parasti risināt domstarpības? Mēs runājam. Nu jā. Es vispār no Mareka ir tik grūti dabūt ārā, ja viņam kaut kas kaiš. Viņš visu dienu klusēs. Jā, no viņa ir ļoti grūti dabūt ārā informāciju, ja viņam kaut kas nav ritīgi. Tāpēc visu dienu es viņam prasīšu, vai viss kārtībā, viņš man teiks jā. Un tad vakarā mēs aiziesim gulēt. Es pajautāšu vēlreiz, pirms mēs ejam gulēt. Un tad viņam atvērsies, un tad mēs sāksim runāt, un no rīta būs kārtībā. Ko tev no partnera šobrīd vajadzētu vairāk? Es varētu teikt, ka varbūt man vajadzētu vairāk no viņa kaut kādu palīdzību mājasoļos, bet... Kas ir mājasoļi? Ko tas nozīmē? Nu, ķip tīrīšana, vākšana. Bet ir viena problēma, kas ir manī, ka man nepatīk... Kā es kārtoju? Kā to darīja jebkurš cilvēks.
Jo man liksies, ka jebkurš cits neizdarīs to pareizi vai līdz galam tā kā es, tāpēc tā ir mana problēma. Būs pa 5 grādiem uz ne to pusi, viņi pārliks tā kā viņai vajag. Es pat nevaru palīdzēt. Es palīdzu viņu tāpat tam ies vēlreiz pār. Tad man galvā ir tāds, priekš kā es to vispār daru. Nu jā, tāpēc es saku, es ķipa varētu to prasīt, bet problēma ir manī, tāpēc... Vismaz draugs es varu. Pēdējās reizes viņi domā, ka es nelietoju to fēri. Viņi man saka, es vispār spēju fēri. Es saku, jā. Es saku, varbūt vienkārši ķipa izmazgāju tos tā kā, ja tu palic kaut kāds ēdiens vai kaut ko tādu, tu vispār lietoju fēri. Tēm, ļauj man vispār tā kā izņemt lukstu iekšā. Man liekas, drīz draugs vairs nemazgāšu. Mazgās reiz 2. Jā, fēri lietojiet trauku mazgāšanai. Bet jā, tas ir tas, bet es saku, es nevaru to no viņa prasīt, jo man vajag, lai man justos, ka ir sakārtots un satīrīts viss, man tas ir jāizdara pašai. Nezinu, kas man tā pa stulbu domāšana, bet man tā ir. Kas palīdz jums saglabāt tuvību arī pēc bērniņa piedzimšanas? Es nezinu, vakaros jau mēs esam divatā. Jā, kad mēs teicāt gulēt, mēs esam divatā un tā garā. Vēl kas mums palīdz saglabāt tuvību ir mana mamma un Karolīna, kur pieskata ārā. Jā. Tad mēs ar dabūnam divatā pačilot vai kaut kur aizbraukt. Jā, kaut ko padarīt. Vienkārši divatā, vienkārši vajag darīt vairāk lietas divatā. Jā. Tas ir tas, ko mēs cenšamies palikt. Jā. Nevajag aizmirst par tikai, Ir tāds teiciens, kad draugi pazudīs, ģimene pazudīs, bērni izaugs un aizies, kas paliks tikai jūs divi. Jā, exactly. Tāpēc ir jāsaglabā līdz pat pēdējiem tas. Jā. Kā tu izrādi mīlestību partnerim ikdienā? Kā es tev izrādu mīlestību ikdienā? Viņa man liek masēt savu pēdu. Viņa man vienmēr sagaida mājās. Man ir ēdiens. Vienkārši tās basic lietas, kas ir visu laiku, es nezinu, mēs tur sabučojamies, samīļojamies. Jā, šeit, kad mēs esam, vismaz cik es redzu cilvēkus, cik es redzu pārus savu apkārt, mēs esam vieni no tiem, kuri bučojās un mīļojās ļoti daudz un ļoti bieži. Un man šeit, ka tas arī ir tā mīlestības izrādīšana. Evijai nevajag daudz, Evijai tur pietiek apskaut un visi viņi būs happy. Es vienkārši pateikšu, ka viņi skaisti un viņi jau būs pusdienu happy. Un tā būs. Man liekas, ka nē. Bet es nezinu, Mareks kaut kā māk, viņš pa dzīvu, man šeit ir tāds ļoti liels mīlulītis un romantiķis un pusmgodīgi. Bet jā, līdz ar to katra viņa darbība un viss. Es viņai nopērku puķi pa laikam. Jā, man ļoti, ļoti, ļoti patīk tas, kad Mareks diezgan bieži es teiktu vēd mājās just because puķis, kas ir liekas mūsdienās tāds retams cilvēkos, tāpēc es ļoti novērtēju. Es saku, Mareks ir tāds romantiķis un tāds mīlulīts, un es jūtos mīlēt katru dienu, lai arī ko viņš darītu. Vai tu jūties mīlēts no manī? Jā. Bez nekādiem paskaidrojumiem, vienkārši jā. Vispār es šim video, pirms mēs viņu filmējām un plānojām, es prasīju cilvēkiem storijā, vai viņi vispār grib Q&A video mums vlogmas ietvaros. Un, nenormāls pārākums. Bija 89%. Jā, bija par to, ka jā. Un tad nākamais storijas bija uzdodiet jautājumus. Un, protams, kad pusi no tiem cilvēkiem, kuri gribēja Q&A, viņi neuzdeva jautājumus, bet kaut kādi jautājumi jums bija. Un šis tāpēc būtu tāds īsāks, tāds vlogmas, tas nav tāds īsts Q&A, mēs tā kā mēs nevaram postu, YouTube neielikām neko, mēs tas tāds vienkārši tāds. Tas bija tikai storija ietvaros. Ātri updates par mums. Es ceru, ka tev bija interesanti, uzzinājāt kaut ko jaunu par mums atkal, un paldies, ka tu noskatījies. Spied like un subscribe. Tiekamies jau parīt ar parastu vlogu. Un gaidiet nākamo Q&A. Es nezinu, kad būs, bet tas būs tāds. Mēs visur ieliksim, ka var dot jautājumus. Tas būs nākamgad. Labi. Labi,